Labvakar, prieks jūs satikt klātienē, prieks arī par klātesošajiem sarunas dalībniekiem, ar kuriem es sākšu iepazīstināt. No manis pa kreisi ir Lolita Tomsone, Žaņa Lipkes memoriāla direktore, un es tev vēlos pieteikt arī kā publicisti, ja drīkst, un arī kā aktīvisti atsevišķos brīžos, par to mēs arī centīsimies šovakar parunāt. No manis pa labi ir Ilze Kunga Melgaila, kinorežisore, un jūs jau noteikti esat pamanījuši, ka uz ekrāniem ir nonākusi filma Mana brīvība, un par to mēs arī varēsim šovakar parunāt. Tālāk mums ir Valdis Muktupāvels. Valdim šeit ir daudz lietu, kas jāpiemin. Etnomuzikologs, komponists, mūziķis, mākslas zinātņu doktors un arī Latvijas universitātes profesors. Un šobrīd arī ir iesaistīts projektā, kas ir veltīts folkloras kustību pētīšanai, par ko es noteikti arī vēlētos kādā brīdī izvaicāt Valdi. Un Guntars Godiņš, dzejnieks, atzejotājs, tulkotājs, redaktors, atļaušos teikt, ka veicis arī diplomāta pienākumus kultūras jomā Latvijas vēstniecībā Igaunijā kādu brīdi atpakaļ, un, kas ir arī nozīmīgi, noteikti Guntara biogrāfijā ir žurnāla Avots redaktors un arī mans kolēģis žurnālā Latju teksti, jau kādu laiku atpakaļ. Lūk. Un es esmu Jānis Ozoliņš, mitinos tepat blakus ēkā, Latvijas Mākslas akadēmijā, esmu tās docents un arī pētnieks Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūtā. Uzņemoties vadīt šo diskusiju, es domāju daudz par to, kā tad tā mana saikne ar šo periodu būtu saistām, un droši vien viens no aspektiem ir Andras Neiburgas pētīšana, tātad latviešu rakstniece, kura debitēja jau tieši šīs izstādes sakarā minētajā gadskaitlī 1985. gadā ar savu stāstu Spīdēja saule, un vēlāk 88. gadā, kas mums ir zīmīgs daudzu iemeslu dēļ, iznāca viņas pirmais stāstu krājums, kurā man nācās iedziļināties un, protams, arī izzināt šī laika periodiku un notikumus, bet pats es biju pavisam mazs vai bērns, kad jau norisinājās 88. Tātad līdz 91. gada notikumi, kas ir attiecinām arī kontekstā uz šo izstādi. Un šai sakarā es vēlējos jums vaicāt, jūs bijāt jauni cilvēki vai pusauģu, agri pusauģu vecumā. Vai ir kāda atmiņa vai sajūta aina, kas jūs pavada turpmākajā dzīvē un kas ir būtiska, gan domājot toreiz, gan šobrīd, reflektējot par to mākslā vai sabiedriskos notikumos, un ļaujot jums mazliet padomāt, es arī mēģināju atcerēties savas atmiņas, jo dažas pirmās atmiņas man ar šo laiku ir. Tās ir, protams, manu vecvecāku un arī vecāku dalība manifestācijās, kas notika to brīdi. Tagad, skatoties chronoloģiski, arī brīdis, kad televīzijas pārraides pārtrūkst, ko kā bērns es noteikti atceros. Un vēl arī sarunas mājās par, es tās sāku ar vien vairāk piefiksēt, ko runāja vecāki un vecvecāki par vēsturiskajiem notikumiem. Bet tajā pašā laikā arī tāds, kas negaidīts, kas man nāk šobrīd prātā, ir vectēvs un viņa bites, kas viņam bija ārkārtīgi nozīmīgs tajā brīdī kā tāds nomierinošs terapeitisks līdzeklis, jo viņš tik ļoti pārdzīvoja līdz notikumiem un centās tajos iesaistīties, tātad apmeklējot šīs manifestācijas. Tas varbūt tādā sajūtu, emociju līmenī, bites un šī vaska smarža un arī brīdis, kad es sāku mācīties klavieres. Tas arī notiek tieši šai brīdī. Tāpēc katram no jums es vēlētos pavaicāt, kas jums asociējas kā pusauģiem, kā jauniešiem šajā brīdī, tāds emocionāls brīdis. Varbūt, Lolita, sāksim ar tevi. Man mamma strādāja preses namā un
kaut kādā brīdī, tur bija 90. vai 91. gada pašā sākumā, tur iegāja Omons, spēcvienība ar visiem ieročiem un vispārējo. Guntars noteikti arī atcerās. Mana sajūta bija, ka mana mamma iet uz darbu, kur apkārt ir vienkārši, es biju padomju bērns, kas redzējis kara filmas. Tas nozīmē, ka viņi var nošaut jebkurā brīdī. To es atceros kā tādu baisu lietu. Mamma, protams, mierināja un teica, ka nē, ja vien kāds vecis nesatrakosies, viss būšot labi. Bet to jau nevarēja zināt. Un vēl pēc tam viņas no Presnama pārcēla uz to brīdi augstāko padomi strādāt, tāpēc, ka Presnams bija nosacīti okupēts. Un tad viņi gāja, un pēc tam vēlāk bija barikādas. Un tad viņi gāja uz darbu, lienot zem visiem tiem tām kravas mašīnām. Un es mammai teicu, bet kā tas ir? Viņa teica, sākumā bija jocīgi, grūti tur, bet pēc tam jau visi iemanās un kā tikt līdz darbam. Un es tikai vēlāk sapratu, ka tā jau nav tāda ikdienišķa realitāte. Tobrīd tu to pieņem, ka tā vienkārši ir. Un tagad par to domājot, tas man šķiet kaut kas diezgan visādi varēja beigties. Bet runājot par to, ka es esmu arī diezgan veca, līdz ar to es biju vidusskolā, kad es gāju uz maigajām svārstībām. Domājot par šo izstādi, es tieši gribētu teikt, ka tas bija satriecošākais mākslas notikums manā dzīvē, jo es nezināju, ka māksla var būt tāda un ka mākslinieki var tā darboties. Un ka tu varēji nākt, skolēnu biļetes bija lētas, un tu varēji nākt un sekot līdzi tam procesam. Es atceros, ka tas bija pilnīgi norāva jumtu. Jā, tas bija īsti labi. Jā, labvakar. Es arī tieši gribēju sākt ar maigajām svārstībām, jo tajā laikā es jau no Kurzemes dzīvoju Skrundā. Un faktiski dzīvojot Skrundā, mums tas kultūras centrs bija Liepāja. Un tad viss tas Liepājas gars un Liepājas dzintars un rokmūzika un Liepājas teātris, viss tā dzīve tur it kā bija. Bet vidusskolā es atnācu mācīties uz Murjāņu sporta skolu, un tad jau sākās regulāra braukšana uz Rīgu, un arī es tiešām atceros lielo to Latvijas izstāžu zāli, un atceros uzkāpt pa trepītēm, un arī maigās svārstības, un viens no pirmajām gleznām, vai kā viņas tur bija, Ieva Viltnere. Un viņi ir noņēmusi to savu gleznu uz grīdas un tā uz ceļiem nometusies. Un tiešām tāda skaista kompozīcija, man liekas, sievietes tēls ar tādu tā kā zemeslodi pa vidu. Un viņa tādu milzīgu otu, tādu pelēku vēl krāso pa virsu. Un es domāju, ko viņi dara? Viņi taču visu to var sakot izjauc. Jā, tāda skaista, smalka, tieva, skaista sieviete. Bet vēl par tādiem tiem politiskajiem momentiem, un tā es atceros arī saistīt ar to savu Murjāņu sporta skolu. Mēs 91. gada augustā Burtniekos mums bija sporta nometne. Un sporta nometne tika pārtraukta, jo Maskavā bija pučs. Es atceros, ka mēs jau kaut kā ar somām bijām atkūlušies līdz Rīgai, lai dotos tālāk ar Liepājas vilcienu līdz Skrundai. Un sēdējām tajā stacijas laukumā uz somām, un virs tā stacijas laukuma helikopters tā riņķot. Tu skanēja. Tā kā tāds. Jauki jau ievirsās tās atmiņas. Man ļoti dažādas, faktiski no dažādiem laikiem, kuras varbūt tā, pat neveidojot nekādu mozaiku, bet viena no turienes. Un pirmā atmiņa man tagad tāda. Es tikko izlasīju tos, kas ir saņēmuši tagad augstākos valsts apbalvojumus. Un tad tajā sakarā man viena atmiņa jāizstāsta. Jo tad, kad universitātē mācījos, tad tur bija visām specialitātēm pedagogs bija klāt, līdz ar to man arī diplomā tas ir. Līdz ar to bija tā sauktā pedagoģiskā prakse, bet tā pedagoģiskā prakse reāli vasarā bija pionieru, tā sauktā pionieru prakse, kur Ķesterciemā bija kaut kāda nedēļa vairāk nometne. Un to nometni vadīja Špona.
Un špona ir tā, kur tagad saņem to. Bet kāpēc es viņu pieminu? Tāpēc, ka es savu kursu biju samācījis muļķības tādu baškīru bērnu dziesmu par Ļeņinu. Un to mēs tur nodziedājām, jo vajadzēja kaut ko sagatavot. Un visi saprata, ka tā ir drausmīga ņirgāšanās. Un tā špona tur vai no dusmām pušplīs un tā tālāk. Šobrīd viņa ir dabūjusi ordeni. Tas tā. Otra lieta, ko es gribēju pieminēt ir, ka tieši tad, kad sākās dziesmotās revolūcijas notikumi, tajā laikā es dzīvoju Inženieru ielā, kas ir, var sakot, pa vienu logu uz Brīvības pieminekļu varēja skatīties. Līdz ar to visas lielās manifestācijas, kas bija sākot ar 87. gada 14. jūniju, tur, kur bija paredzēts pie pieminekļa rīkot, faktiski ziedu nolikšana un tā tālāk, bet tad tur bija uztaisīta tā riteņu braucēju galapunkts, tā vieta, un tad viss pārcēlās tur tālāk uz Basteikalnu, un Basteikalnā tad pirmo reizi sākās jau stāsti, kur cilvēki vai paši no sava izsūtījuma vai savu radinieku izsūtījuma stāstus sāka stāstīt. Manuprāt, tā bija pirmā tāda publiskā tas ļoti iespaidīgi bija, jo tā bija tā tēma, kas bija tik ļoti aizliegta. Ģimenēs par to nerunāja, un pēkšņi publiski tur tas viss sāka skanēt. Un, protams, vakarā tad tur bija atkal divas ielu laistāmās mašīnas, kas sapulcējušos cilvēkus tur izlaistīja ar ūdeni. Un tad tajā brīdī likās, pa televizoru ir redzēts, ka tā dara kaut kur tajās sliktajās kapitalistiskajās valstīs, un pēkšņi skaties tepat Rīgas vidū, tieši tādas pašas divas mašīnas mēģina izklīdināt tur sapulcējušos cilvēkus, kuri starp citu, tur miliču ķēde bija apkārt, un tad tie cilvēki, mēs, var sakot, visi kaut kur mēģinājām dabūt puķīti un vienkārši caur to ķēdi ātri pie pieminekļa un puķītes nolikt. Tas bija tas pirmais gadījums, un pārējie īstenībā būtu vērts laikam arī pierakstīt vairāk, jo šīs te lietas ne visur ir. Labi, toši tā. Man tāpat kā Valdim, laikam šādas situācijas ir ļoti daudz bijušas. Vai tas ir tajā laikā, kad es biju jaunais dzejnieks, kad varēja lasīt dzejoļus, tad, teiksim, kaut ko tu nolasi, tas ir, un tad tu nezini, kas būs. Un tad neviens arī Rakstnieku savienībā nezināja, ko mēs lasīsim. Lai gan bija pat nolikums tāds, ka tas propagandas birojs, kas bija toreiz Rakstnieku savienībā, pat prasīja, ko mēs lasījām. Bet mēs pateicām, ko mēs lasīsim, bet mēs nolasījām kaut ko citu. Kaut vai šādu dzejolīti es nolasīju, un pēc tam jau viņš bija atmodā, tāda avīze arī bija, beidzas šis dzejolis tā, nav dzīvot vērts, es pretī kliedzu skaļi un vēju dūmus, tā kā matus jauc, bet mēs drīz vien paši savos sūdos mirsim šai izgāstuvē, ko par valsti sauc. Un ja šo nolasa tajā laikā, tad bija prieks. Nākamais varbūt tāds arī tāds, varētu teikt, tāds popūrijas. Tad, kad mēs Viktora Avotiņa dzīvoklī uzrakstījām dokumentu, kas bija pirms Petera. Un tad mēs tur ļoti daudz strīdējamies ar peteristiem, un šīs dokuments man vēl vienīgais pēdējais ir saglabājies. Un viens tāds anekdotisks notikums, mēs ar Juri Kronbergu bijām aizgājuši pie Vizmas Belševicas un nācām atpakaļ pa Valdemāra ielu, un tad jau bija 91. laikam gads vai 90. gads, kad bija tās melnās beretes. Un tad viņi pienāca klāt mūs ar automātiem un piegrūda to automātu pie Jura Vēdera un saka, kur jūs ejiet, kas jums tur somās un tā tālāk. Un tad bija tāda pratināšana, skatos, Juris jau nobal, bet pēc tam viņš atcerās, ka viņam ir diplomāta pase. Viņš izvalk diplomāta pasi, parāda un šie prom. Otrā rītā es izstāstu Laimai Žiharei, un Laima Žihare bija nopublicējusi, laikam Labrīts toreiz bija, es pat neatceros, kur avīze, bija rakstīts uzbrukums dzejniekiem. Bet tad, kad mēs bijām pie Vizmas, mums bija tā kā kāds liktenis to teica, ka varbūt vēl neiet. Jo mēs no Vizmas nevarējām iziet ārā, jo durvis
vienkārši tā atslēga bija salūzusi. Un es tur ilgi ķimerējos, kamēr mēs tikām ārā no tās vizmas. Un tikām virsū tādiem. Jā. Bet tās situācijas tiešām ir ļoti, ļoti dažādas. Arī darbā avotā, bet es domāju, ka tad kaut ko pa citu laiku. Jā, par avotu es arī kādā brīdī pavaicāšu, bet tas, kāpēc vaicāju jums arī tādus, varbūt, emocijās balstītas atmiņas atminēties, jo šobrīd pētniecībā, humanitārā jomā emocija vēsture ir ārkārtīgi būtiska, jo tā ļauj rekonstruēt notikums, kas neparādīsies dokumentos, ja, kur ir skaitļi, fakti, ir šīs te emocijas ir būtiskas, domājot par personīgiem, subjektīviem dokumentiem, vēstulēm, dienas grāmatām, kas ļauj uz vēsturi raudzīties daudz cilvēcīgākām acīm. Un šai sakarā man tieši vada ziņkāri arī noskatoties filmu Mana brīvība, kādas iespējas bija rekonstruēt šo te emociju pusi, ne tikai tādu, domājot arī par galvenās varonas personību, jā, kādi bija tie soļi, kā tas norisinājās, lai pietuvotos šai personībai tuvākā tikai tajā, varbūt sabiedrībai redzētajā. Tā, viss jau ir emocijas. Visa dzīve sastāv no emocijām. Un man tā liekas, ka tam režisoram viss tas galvenākais uzdevums un vispār tad, kad viņš ķerās klāt kaut kādam materiālam, es domāju, ka ir jābūt tai sajūtai, ka viņš pazīst, ka viņš tā kā pazīst, ka viņš zina, par ko viņš runā un tieši arī no emocionālā viedokļa. Un tad, kad faktiski man bija tā doma taisīt filmu par to laiku un runāt par to laiku, jo manī visu laiku bija tāda iekšēja sajūta, ka man ir tā kā jāatdod parāds tādā ziņā, ka man bija lēmts piedzīvot tos laikus, un pēc tam 99. gadā es devos uz Krieviju studēt, kino studēt, un arī tie 5 gadi to visu man brīnišķīgo pedagogu un visu, ko var sniegt Pēterburga. Jā. Viss tā man likās, ka man ir tik daudz dots, ka man kaut kā ir jādod viss tas atpakaļ. Un es biju tādos meklējumos, sižetu meklējumos, un tad, kad es ieraudzīju Itu, kad es viņu atcerējos, kad es viņu ieraudzīju, es viņu atcerējos pavisam nejauši, man likās tas kaut kas tik ļoti pazīstams, tik ļoti ar tādu, es viņu atpazinu tādā ziņā, ka viņa man uzdeva jautājumu. Viņa man uzdeva tādus jautājumus, ko tu vari pateikt savos 30 plus gados, un kas tagad vispār ir pa laikiem. Visu man gribējās tikt ar to galā un to izpētīt, bet faktiski, jā, tajā laikā man bija 13, 14, 15, 16 gadi. Un, kā bērns, es, protams, dzīvoju pie saviem vecākiem, un es biju pasargāta no visādām tādām sadzīviskām lietām un viss, un bērnību, un es atceros, tās bija visas vienas emocijas. Tas bija visas sarunas mājās. Visa tā, arī tās telefona sarunas ar vienu tanti man dzīvoja Liepājā, otra Rīgā, tad kaut kādas biļetes ir dabūts, tad mēs skrienam uz kaut kādiem koncertiem, jā, Rozeņštrauha koncerts, Rokopera Lāčplēs, Liepājas dzintars, un man bija ļoti svarīgi, tieši tās emocijas, to noskaņojumu, tā kā dabūt tai kadrā. Un tas tā kā viss tas tā kā tajā darbā ar aktieriem, jo man tās ainas bija uzrakstīts, bet viņas jau bija ļoti schematisks. Un tad par to domājot vienkārši uz laukumu darbs ar aktieru, lai tas viss ir dzīves, lai tas viss ir līdzīgs dzīvē, lai cilvēks, kad skatītājs skatās, lai viņš nejūt montāžas vietas, lai viņš pilnībā tā kā iegrimst tajā atmosfērā, jo tas jau viss bija, tā bija, kā mēs šodien to saucam, dziesmotā revolūcija, ja? Tā tiešām bija dziesmotā revolūcija, tajā visā bija maz racionālā, ja? Tajā bija tā izteiktā konflikta sajūta, kas bija samilzusi,
un tā iespēja kaut ko jau sākt pateikt, kaut ko tā kā, tad katram bija tie līdzekļi, ja, tie izteiksmes līdzekļi. Ja, un tāpēc arī es tagad vēl vakar gatavojoties šai sarunai, gāju cauri kaut kādiem padomu Latvijas kino žurnāliem un mākslas kino žurnāliem. Un faktiski notika ļoti daudz, kas tekstilu mākslā, keramikā, tēlniecībā, glezniecībā, jo vienkārši tas pats laiks neļāva klusēt, ja, un bija to tēmu tik daudz un tik samilzušas. Un es domāju, tas jau arī ir, tas konflikts jau ir galvenais, kas mākslinieku tagad dzen izteikties, un viņš bija ļoti gan ārējs, gan katrā iekšējs. Tā. Ja, tas, kas man šķiet ārkārtīgi simpātiski jūsu filmas sakarā, ka priekšplānā ir izcelta sieviete līdere. Un šobrīd, kad mēs skatāmies uz vēsturi, feministiskā diskursā her story, tātad šis te jēdziens, kas tiek arī minēts, tas ārkārtīgi būtiski. Vai tas arī bija viens no tādiem vadmotīviem, domājot par šo filmu, ka tā ir sieviete līdere, par kuru jūs vēlaties vēstīt? Jā, man jāsaka tā, ka tas tomēr sākotnējais bija tā vēsture, tas vēsturiskais. Tad tas moments, kā es uz to vēsturi skatījos jau ar šodienas acīm, ar savām acīm, es tajā laikā, kad es uzsāku to filmu, ja, to ideju, un tā kā es viņu noformulēju jau kaut kādos uzrakstītos vārdos, es dzīvoju Āgenskalnā pie paša tā Uzvaras parka, un tad mūžīgais tas 9. maijs, un tas viss, un es domāju, un arī tad, kad es dzīvoju Krievijā, ja, tai Pēterburgā, ar tiem maniem kursabiedriem vispār nebija iespējams runāt par vēsturi. Vienkārši nebija iespējams, jo, tas vienkārši nebija iespējams, un tad bieži vien viņiem arī tas, to vi ruski habizēķi, un ja, tas 99. gadā. Un tad vienreiz es atceros, ka es teicu, bet iedomājieties, mēs esam nācija, pat ne 2 miljoni, ja 2 miljoni iedzīvotāji tajā brīdī bija Latvijā. Es teicu, kā mēs jūs varam? Un tad viņi tā mazliet aprāvās, ka viņi tajos skaitļos, ja saredzēja, kā viņi vesels kontinents, ja, un kā mēs viņus varam apbižēt. Jā, un tad, kad es to ieraudzīju, protams, vienkārši tas nacionālais jautājums, tas, ko es varēju caur viņu pateikt, un tas viņas tēls, kas man arī ļoti uzrunāja, un tad jau, kad es sāku viņu pētīt, viņas personība, ja, ka tā nebija tikai tā, kur kāpa tribīnē un runāja tos skaidros un gudros vārdus, bet jāsaprast, no kurienes viņa tāda radusies, ja sākumā no tiem tribīnas video man likās, ka viņa ir tāda teicamnieces tips un tāda kārtīga sieviete, pedantiska teicamnieces tips, tad, protams, papētot to viņas dzīvi, ja, tur atklājās dažādas interesantas lietas un interesants temperaments un interesanta vizualitāte priekš kino, un tas viss vienkārši kaut kā atraisīja man kā režisorei rokas un fantāziju, un tikai vajadzēja sekot viņai. Paldies. Jā, pie vizualitātes mums patiesībā arī vajadzētu atgriezties, gan domājot šīs izstādes sakarā, un viena, tā kā mums klātesošs ir Guntārs, tad mēs nevaram paiet garām avota faktam, arī avots šeit ir eksponēts, numuri, tātad vāki ir redzami vitrīnā. Un jāsaka, šī te laika biedru atmiņās vēsture arī tiek izstāstīta. Kādu laiku atpakaļ iznāca Aivara Kļavja grāmata Avota laiks, ko es arī ar ārkārtīgi lielu interesi izlasīju. Bet gribētu dalīties, kā jau minēju savu pētniecību attiecībā ar Neiburgu, ka 2017. gadā žurnālā ir bija intervija, kurā Aivars Kļavs arī izteicās par Avota laika notikumiem.
Un tur ir slavens konflikts par pirmo vāku, vai ne? Tur droši vien Gunters ir daudz zinošāks un varēs par to pastāstīt, bet kas ir interesanti, ka Andra ļoti dzīvi reaģēja uz to, ko viņš bija pateicis intervijā, un publicēja savu viedokli Facebookā, tātad uz sienas. Un es, esot procesā, tobrīd Andra bija starp mums, momentāli to saglabāju, jo es sapratu, ka pēc dažām stundām vai pēc dienas tā ieraksta tur vairs nebūs. Un tā arī bija. Un es atļaušos to nolasīt par šo te žurnāla vāku. Tātad, un tas Andras citāts ir sakojošs. Oriģinālajā žurnāla vākā tika saskatīts dzimuma akts, vagīna, dzimuma loceklis un sperma, bet pats galvenais ar 2 tievajām sārtajām līnijām pasvītrotajā numura zīmē Latvijas karogs. Darbu retušēja bez manas un Andra Brežas ziņas. To dienu es nekad neaizmirsīšu. Vēl nebiju piedzīvojusi tādu uzbrukumu, tik netaisnu apvainojumu un tik tiešus draudus. Faktiski man inkriminēja apzinātu darbību jaunā žurnāla iznīcināšanā, nodevību pret visu redakcijas kolektīvu, apgalvoja, ka tikai viņu drosmīgā rīcība naktī slepus retušējot žurnālu izglābusi mani, jo pēdiņās čeka jau interesējās. Vairs īsti neatceros kā, bet iesaistīja savā versijā arī Jāni Peteru, it kā viņš esot draudējis man izslēgt no Rakstnieku savienības. Pēc tam kopā ar pāris kolēģiem aizgājām pie Petera. Viņš teicās pirmo reizi, ko tādu dzirdam. Beigās viss kaut kā sāk izskatīties pēc vienkāršas. Es atvainojos, ka lietoju šo padomu laiku žargonu perestrahovkas. Nezinu, kāpēc vēl kādu laiciņu turpināju tur strādāt, laikam dēļ tiešām radošās atmosfēras, kas valdīja redakcijā un vairākiem brīnišķīgiem draugiem. Citāta beigas. Tā, Andra, par šo pirmo vāku. Vai tu esi lasījis grāmatu un kādas tev bija kā žurnāla veidotājiem arī pārdomas, tā, atgriežoties šajās atmiņās un viedoklis varbūt? Grāmatu ne tikai lasīju, bet es arī tiku intervēts, to darīja arī Aivars. Es ienācu avotā, kad bija iznācis pirmais numurs un būtībā vēl otrais vēl nebija. Tas bija februāris, kad notika tas ar Klāvu, kas ir zināms, tajā traģiskajā naktī. Un es strādāju radio, un pie manis atnāca Aivars, uzaicināja strādāt. Tā kā es atnācu pēc šī skandāla, kas radās par pirmo numuru. Un, protams, ka es arī pilnīgi varu saprast Andru un Andri, jo būtībā nevis tikai Andra bija kā mākslinieciskā veidotāja, bet Andris ir kā mākslinieks. Un, tas tā bija, bet es domāju, ka tagad viņi ir kaut kādā veidā, varbūt ar Andri ir kaut kā sapratušies, Aivars un Andris. Bet es domāju, es pilnīgi saprotu, ka Andrai ir laba reakcija uz to, ka slepus iet un aizīmēt kaut kādu dzimumu locekli, kas nemaz nebija dzimumu loceklis, bet tā bija pildspalva. Jo to Andris jau var uzsvēra. Dzimumu loceklis un pildspalva ir atšķirīgas lietas, man liekas. Bet tā bija kaut kāda, protams, ka Aivaram ir savs iegans, jo teica, ka draudē tūlīt aizslēgs ciet avotu un avots vairs neiznāks un tā tālāk. Iespējams, ka tā arī bija. Es sakoju, es pirmajā tajā numurā un tajā strīdā vēl nebija atnācis. Bet Andras reakcija, tā ir patiesa. Un es domāju, ka es nevaru iedomāties, ka kāds redaktors galvenais ietu tur pats zīmēt vai ne, kas neprot zīmēt. Tas jau vispār izskatās pēc tā. Un tas manuprāt, bija pazemojums. Tas bija pazemojums. Drīzāk vajadzētu sarunāt, parunāt, vai tiešām tas tā ir, ka tur jāmaina. Tās ir manas domas. Bet katrā ziņā vajadzētu izprasīt arī tagad Aivaram un paprasīt, kā tad reāli bija, vai ne tas. Bet bailes bija, jo saprotiet, mums arī bija arī trakākas bailes. Par pirmo numuru bija šis numurs. Krievu, Rodņiks, kurā bija Ļeņins peļu slazdā. Pēc šitā numura gan bija milzīgākais skandāls, jo tas aizgāja uzreiz uz Maskavu. Latviešiem šāds numurs nav, tikai krieviem ir šitāds numurs. Bet
mana versija bija, ka tas nav Ļeņins, bet tas ir Gunārs Binde. Ļoti līdzīgs, vai ne? Un tad bija skandāls. Bet Andras reakcija man ļoti patīk, ka viņa to uzrakstīja. Es arī to īsti nevaru pat pieņemt. Jā. Tāda mīkšķaulība no Aivara puses. Jā. Lai kā tev būtu labi, lai aizslēdz ciet ar to žurnālu, vai par katru cenu cīnīties un pārdot sevi, teiksim, iet tur mālēt ciet, ka neprasdams, un pat nesaprasdams, ka tas nav nekāds dzīvumloceklis, bet pildspalva. Jā, turpinot šo tēmu par to, ka no vienas puses tā ir ārkārtīgi, un te es vēlos jūs visus iesaistīt arī ar pārdomām, ka tā no vienas puses ir ļoti liela uzrīkstēšanās šajā brīdī un drosme, tā pašā laikā arī ārkārtīgi lielas bailes, neizpratne. Filmā arī tātad domājot par galvenās varonas vīru un viņa rīcību un arī par šo te nodevības aspektu, kas ir līdzās pastāvoši šiem notikumiem. Varbūt, Valdi, kādas pārdomas šai sakarā par uzdrīkstēties, reizē baidīties, reizē izjust nodevību, kā pārdzīvot šo emociju kokteili kopā, ko es domāju, mūsdienu cilvēki, jaunieši varbūt to īsti nesaprot, to laikmetu sajūtu. Tiešām tā laikmeta sajūta bija tāda, ka bija vienmēr klātesošas bailes. Varbūt neizteiktas, bet kaut kur tā fonā viņas visu laiku bija. Jo bija pilnīgi droši zināms, ka visur ir stučītāji, ka visur kaut kas var draudēt. Bet tad, kad reāli kaut kā iznāca saskarties jau ar tām drošības iestādēm, un es savulaik biju diezgan, varbūt maigi sakot, neuzmanīgs, bet īstenībā nedomājot par sekām. Un tur tās problēmas vienu brīdi bija diezgan lielas, studējot jau universitātē, pēc tam es vēlāk studēju konservatorijā, un tur bija diezgan regulāri. Un, ko es gribēju teikt, ka faktiski es tikai vēlāk, jau tad, kad Indulis Zālīte bija sācis pētīt un publicēt, kā drošības komiteja vērsās pret Latvijas inteliģenci, tad vēlāk tikai man atklājās tāda pilnīgāka aina, jo izrādās, ka, piemēram, pret manu personu bija sarīkota vesela pāraudzināšanas kampaņa. Starp citu, kaut ko es no tās pāraudzināšanas kampaņas biju pat atklājis pats, jo sāka pienākt vienu brīdi vēstules. Atnāk vēstule, kaut kāds vecīgā tādā rokrakstā uzrakstīta, tur tautas mūzikas zinātāji, cik jūs zināšanas, bet jūs tik nelietīgi tagad viņas tur lietojat, un tad tur jauniešus bojājat, un toreiz bija tāds folkloras ansamblis Savieši Rīgas Lietišķās mākslas skolā. Un tad pret tiem saviešiem bija liela vēršanās. Tad pienāca vēl viena cita vēstule, atkal līdzīgā stilā izveidota. Un kad trešā vēstule pienāca, bija atpakaļ adrese Stradiņa slimnīca, tāda un tāda nodaļa. Es momentā iesēdos tramvajā un braucu uz Stradiņa slimnīcu un gāju uz to nodaļu un meklēju rokās vēstules autoru, kurš, protams, tur nebija. Un tad jau bija skaidrs, ka tā ir stūra mājas aktivitāte. Bet kaut kā tas nenoslāpēja to darbošanos, vienkārši grūti pateikt. Arī tad, kad vēlāk sākās visas tās manifestācijas, kaut kā nemaz nedomājot. Vienkārši ir jāpiedalās, ir jāiet. Kaut kā tās bailes atbīdījās pavisam tālākā plānā. Un par tām emocijām runājot, es gribēju gan pateikt, es nekad tev neesmu teicis. Vienu dienu mana mamma atnāk no darba, kas par dzējoli publicēts, un tur bija tas par ripojošiem sieriem. Un, droši vien, jo viņam jau 86. gads varēja būt, kas nav lasījis varbūt to dzējoli, Guntaram tur bija par to, ka pilna Latvija ar sieriem, un tad tie ripojošie sieri, un tur smird, un tā tālāk. Un es vienkārši to emociju atceros, mamma atnāk no darba, tāda priecīga, pārlaimīga, skaties, ko avīzē, kur var atrast, un ko raksta.
Nu, nolasi, jo... Tev tik jāņem mikrofons. Jā, arī interesants arī par zābaku dziesmu, ko Līvi dzied, ja, jo tā bija nodrukāta tādā saldus avīzē, kas saucās Padomju zeme. Vai ne? Tā kā arī kaut kādi bija, nu, tomēr, man liekas, ka jā, tie panti, ko mēs tur rakstījām, tas bija tāda ākstīšanās vairāk. Tagad, piemēram, ja es pateiktu, mēs tad nolasīšu dziesmiņu par sieriem, tad tā būs gastronomiskas dzejolis, jo jaunatne jau vispār nevar iedomāties, kas ir sieri, bet toreiz pat tādi mazi nāca man klāt un teica, oi, tas ir par tiem sieriem. Pirms tu lasi, man tad tomēr šitien jāpaskaidro drusku, jo man liekas tas ļoti svarīgi, un to es jūtu darbā ar saviem studentiem visu laiku, ka viņiem ir jāizceļ tā doma, ka padomju totalitārisma laikā attīstījās kontekstu māksla. Un bez kontekstu mākslas saprašanas vispār to laiku nevar saprast. Tie konteksti vienkārši bija visur klātesoši. Cilvēki arī zināja, kas tur slēpjas. Cilvēki, viņam nebija jāpaskaidro, piemēram, par sieriem, tagad tev ir jāpaskaidro. Bet vispār tā laika cilvēkiem sieri bija, tie migranti, kas krieviski tur runā. Un līdzīgi par citiem tēliem. Imanta Ziedoņa, tur tas dzejolis pa augšņiem, auglīgā zemē, kas tur ieaugšņojas. Visi zināja, kas tas ir. Kontekstu māksla. Jā, aiziet. 82. gads tas bija, kad es uzrakstīju. Vai ne, tā sieru dziesmiņa. Tos visus sierus ritulīrais sasien, lai ripo tur, kur kājas nes pa ceļiem plašiem un pa ceļiem maziem, lai aiznes projām mūsu nelaimes no kalna lejā un tad kalna galā, lai ripo, cik tik ātri var. Tur kādā citā garšīgākā malā bija ļoti gaidīti vēl aizvakar. Mans pagalms pilns un pilni mani ciemi, lai ripo tie uz priekšu joši, ar Dievu visi ripojošie sieri, kas traki smaržo un kas nikni ož. Man visādi šitā darbīgās ākstības. Tāpat arī dzejolis bez savas valodas. Tu esi sūds vai neko, es uzrakstīju 79. gadā. Un vienā ziņā tas ir tie konteksti, toreiz es sapratā, bet toreiz dzejnieki vai mūziķi vai mākslinieki, tā jau bija mūsu varbūt, kaut kādā veidā mūsu vadītāji. Ja? Mēs teicām to, ko tagad varbūt saka no tribīnes kāds politiķis vai kas tam līdzīgs. Ja? Bet toreiz dzeja nodarbojās ar to, kāpēc man bija jādara tas. Es gribēju rakstīt varbūt normālu dzejoli, ja? Bet bija baigās dusmas un škrobe, ka man jāsēž te. Es nevaru dabūt kaut kādas angļu valodā grāmatas, es neko nevaru. Un tas tādā mucā. Un tad vienkārši tā ironija, kas bija gan Egīlam Zirnim, gan Pēteram Brūveram, gan Klāvam, gan Melgalvim. Ja? Ļoti svarīgi bija šī ironija. Un ironija padarīja to iespēju, ka varēja kaut kā dabūt cauri. Te ir tiešām tas konteksts, bet reizē tas ir ironiski, vai ne viss. Bet es arī varbūt gribētu teikt tā, ka tas arī varbūt no paudzes bija atkarīgs, jo man atmiņā arī mājās noskaņojums, un es atceros, bija portretu filma par Dainu Ivānu, un tur Sarmīja Tēlera teica, viņa teica, mēs jau visi ierēcām. Jo 80. gadu beigās mēs taču ierēcām jau pa visu to pugo un kas tur vispār to un stāstīja anekdots. Un es vienkārši domāju, tā bija liela atšķirība, vai tu biji dzimis Latvijas laikā jau un pēc tam kā students jau pēckarā studējis, vai arī tu biji dzimis 50. gados jau un jau izaudzis kā oktobrēns pionieris un viss. Jā, ka tā un tāpēc arī manā filmā tas Ilgvar tēls, viņš ir citas paudzes cilvēks, ja, un viņā vienkārši ir savādāk jau ja to jauno laiku uztver, ja, tā pagātnes bagāža nekā Alīsijai. Tā. Jā, man starp citu filmā arī izskan Knuta Skujnieka dzejolis, un, protams, var atpazīt dzejniekus, un
Es tiešām nebiju saslēdzis kopā to, ka Itas, ka Strazdiņš saņēma komandējumu uz ASV par Knuta nodevību. Faktiski šis te aspekts, kas tā kā izskan, vai izdevās izdibināt šos iemeslus, vai varbūt tuvākie Itas cilvēki komentēja šo situāciju. Jā, es, protams, nevaru pateikt neko konkrēti, ja tas arī ir, viss tas ir mans apfantazēts, bet tātad fakts ir tāds, ka viņš bija gadu stažēties Illinoisā, Itas vīrs, un tas vienkārši, es arī runāju ar vēsturniekiem, no tās izmeklēšanas komisijas, Čeksmais izmeklēšanas komisijas un visu, un viņi arī apstiprināja to, ka tas nekā savādāk nebūtu bijis iespējams. Un tad, kad Knuts Skujnieks arī konkrēti nosauca Itas vīras vārdu intervijā, tad, protams, es arī devos pie Knuta Skujnieku, un mums bija 2 garas ļoti interesantas intervijas, un viņš to vairāk kārt apstiprināja un to situāciju atsauca atmiņā, un arī to, ka tas cilvēks arī vēl pēc tam jau, kad Knuts bija sēdējis Lēģerī, vēl turpināja ciemoties pie viņa kundzes, un viņam arī bija sajūta, ka jau pēc tam 80. gadu beigās, ka viņš bija arī meklējis tādu kā varbūt izlīgšanu, piedošanu pie Knuta, bet Knuts tomēr bija griezis viņam muguru un tā kā nekā nebija kontaktējies. Jā, un priekš viņa tas bija milzīgs pārsteigums, ka Ita bija aprecējusies ar Induli. Jo Ita jau arī bija tur vien brīdi ar Dagnītu Dreiku, ja, un pie tiem tulkotājiem tur tai tusiņā viņi visi bija vieni pokojiem Uldis, vai ne, Bērziņš un Rokpelns un Dagnīta Dreiku un Knuts Skujnieks un Leons Briedis. Un tas tā, jā, tā kā tas vienkārši savādāk nevarēja būt. Un to, kā es, protams, to filmā izstāstu, un kā es to, tas viss ir mans režisora rokraksts. Ja? Jo tāpat laikā, protams, es arī negribu minēt kaut kādus faktus, un faktiski es to visu to Ilgvaru līniju, to Alīsijas vīru līniju, es centos veidot tā, lai skatītājs pats piedomātu klāt. Un man arī bija sarunas ar cilvēkiem, kuri arī bija sadarbojušies ar Čeku. Viņi stāstīja par tām sajūtām, ja, ka faktiski viņi saka, mums jau tie uzdevumi, ja pat viņi bija līdz ārprātām absurdi un muļķīgi. Ja, kaut kur tur devies kaut kādā komandējumā, tev bija jāiet uz kaut kādu biblioteku, jāņem, jāskatās kaut kādas grāmatas, kuras faktiski visiem bija pieejams. Ja, brauc un skaties. Bet tas, ka tev visu laiku ir tā ēna staigā ar tevis, un tu zini, ka tev jebkurā brīdī var pienākt kāds no muguras uzlikt roku, ja, un, kā saka, ienāciet manā kabinetā vai piemēram, ēdnīcā arī tu ej cilvēks ēst, ja, pusdienas savā darba vietā, un tu jau vienkārši stāni redzi ar muguras smadzenēm sajūti. Ja, Bieži vien tā nav vēna, vai ne? Es atceros dzejas dienas brauciens uz Salacgrīvu. Un mēs sēžam busiņā, tur ir, teiksim, dzejnieki, un viens jaunieklis tāds, sēž. Knuts saka, kas tas tāds par dzejnieku? Es saku, es arī nezinu tādu. Un tagad mums tur tikšanās Salacgrīvā, uz Salacgrīvas skolā vēl pie tam. Knuts iet uz vienu klasi, es eju tā kā uz vecāko klasi izvēlos, man tas nāk līdzi. Un tagad viens zēns, kas no Salacgrīvas, skolnieks, uzdod man diezgan tādus foršus jautājumus. Es tur nolasu dzejoļus, viņš saka, ko jūs domājat, vispār vai Latvija varētu būt brīva un tā tālāk. Es saku, jā, bet jūs varat arī paprasīt šim cilvēkam. Un šis izskrien ārā. Jā, jo viņš es laikam biju atkal kaut ko kārtējo nolasījis, un tad jau brauca līdzi. Bet tā nebija ēna, tā bija pat reāli cilvēki, kas vienkārši brauca. Un tu nevarēji saprast, kas tie ir, vai ne? Jā. Es vēlētos, Lolita, tagad skatoties uz tevi, mest tiltu uz mūsdienām.
Jo mūsu diskusija tā ir pieteikta par lomu tobrīd kultūras cilvēku un inteliģences, un kā tas ir šobrīd, domājot, tu saproti, kāpēc es raugos uz tevi, tu esi iesaistījusies gan piemiņas pasākumu organizēšanā, gan tu esi aktīvi piedalījusies protestos, tu esi paudusi viedokli arī parakstot, mēs daudzi parakstam dažādas vēstules. Vai kā ir 21. gadsimtā tavuprāt, vai ir vieglāk rast drosmi tādām cīņām par vērtībām, kuru daļa sabiedrības nepieņem, vai kādus resursus tas prasa arī no tevis, un vai šīs grūtības vairs tevi nebiedē, jo mēs zinām, kādas mēdz būt reakcijas. Es domāju, ka kultūras darbinieki, tie, kas šeit sēž un tie, kas šeit sēž, visi zina ar visām vēstulēm un ņemšanos un skandālu, kāpēc mums ir cits kultūras ministrs šobrīd, nekā tas, kas gandrīz notika, runājot par Kūtra kungu. Es domāju, ka kaut kādai tādai publiskai reakcijai, ja viņi izskan uz cilvēkiem, kas darbojas kultūras nozarē, tur kino vai muzeja, kaut kādos, kur tev vēl ir arī dombiedri, man liekas, ka tas ir būtiski. Es nevaru iedomāties, kā tas bija padomi, postpadomi laikā, kādu drosmi tad, ar ko riskēja cilvēks tajā brīdī. Mēs zinām tos lielos un slavenos stāstus, vai ne? Bet es domāju, ko nozīmē katra skolotāja drosme vai direktora. To kā tu saki, ir tā emocionāla vēsture. Es domāju, ka to jau iespējams, ka ģimenēs zina vairāk, jo cilvēki par to stāsta viens otram. Tas kaut kāds bijis personisks notikums. Tāpēc runājot par protestiem vai vēstulēm, ar ko mēs šobrīd riskējam. Kad tev rakstīs sūdu sociālos, uz draudu vēstules, zvanīs man uz muzeju un Gobzemju aizstāvji un ar kaut ko tur draudēs vai mēģinās man pārliecināt. Principā es varu tēlot pati savu sekretāri un teikt, ka Tomsons kundze šobrīd nevar klausīties šajā visā brīnišķīgajā tekstā. Es vienkārši domāju, ka mēs patiesībā, varbūt ar kaut kādu tur savu vakars sabojāts mēs varam riskēt, bet principā tas nav, tas tev neviens nesauks uz ne čeku, ne tev būs jāiet īsti principā uz policiju. Bet mēs redzam šobrīd arī ar Viškas Signas gadījumu, ar tulkotājs, mēs redzam, ka tā vēršanās un tāda, es nezinu, tā īsti nav kancelēšana, tas vienkārši kaut kāds tāds publisks, vispārējs uzbrukums, pasteikties, šitā ir viņas seja, šitas ir viņas vārds, atradīsim viņas adresi. Tas neatiec tikai uz viņu, bet uz daudziem cilvēkiem. Es domāju, ka tas ir tas. Un vēl kas ir jāatzīst, ka Latvijas valsts policija īsti nezina, ko ar to darīt. Tātad, kad es saņēmu tur draudus un ķēngāšanos un apmelojumus un vēl kaut ko, policijai nebija nekāda sastāva. Es vienkārši par to, ka mēs tiešām, tur ir kaut kāda tāda pelēkā zona, bet salīdzinot ar to, tur Itis Kozakēvičs stāstu vai vispār cilvēkus, kas darbojas atmodas laikā, es domāju, tur bija vajadzīga akna, tur bija vajadzīga drosme, jo tad, kad jau jāiet manifestācijā, tad jau tai līdzi, tur jau kāds jau ir aizgājis, jau uzkāps tos skatus un to visu norganizējis. Tāpēc es domāju, zinot arī par māksliniekiem, kas šeit piedalās, arī viņiem kādas tur bija visādas problēmas un cenzūra un ko ņēma un ko neņēma un kāds bija vajadzīgs tomēr biedra plecs un atbalsts. Man liekas, ka tas ir tomēr tā pasaule ir aizgājusi. Bet jums, abi kungi, es gribēju pateikt, tā kā mums varbūt skatīsies kāds cilvēks, kuram nav ap 40, varbūt jums ir jāpasaka, par ko ir sieri un par ko ir alkšņi. Jo es domāju, ka es tiešām zinu ka neviens to vairs nezinās. Es pati tagad domāju, kad es pēdējais domāju par kaut kādām nozīmēm vārdam siersni vai alkšņiem. Tā kā nekad jau vairs. Tā kā es pēc tam vienkārši par to, ka ja kāds skatās.
Turpinot un sasaistot ar šodienu, es domāju, ka vārds, kas bija ārkārtīgi būtisks tobrīd un kurš mums ir būtisks joprojām, ir brīvība. Un es dažkārt brīnos par cilvēkiem šodien un tiem cilvēkiem, kas piedzīvoja šīs pārmaiņas tobrīd 80. gadu otrajā pusē, cik viegli viņi ir gatavi atteikties no brīvības atsevišķos brīžos. Un es te vēlētos vaicāt jums, kāpēc tā? Jo ir arī jūsu laika biedri vai kolēģi, es tagad tā nemērķēju konkrēti, bet es sadzirdu dažkārt to, ka taču varētu tā, ka būtu kāda stingrāka roka, un kāpēc, tad ir tas jautājums, kāpēc tad viss tas, kas ir noticis iepriekš? Cilvēka dabā ir būt ar tik īsu atmiņu, jo faktiski 90. gadu pašā sākumā, vai pat tajā brīdī, kad mainījās viss, tad bija labāk nabagi, bet brīvi. Un tas bija pats par sevi saprotams. Vienkārši nav ko pretī likt brīvībai. Tas ir tā absolūtā vērtība. Un paiet nedaudz laiks, un izrādās, ka tomēr kaut kā savādāk cilvēki domā tajā brīdī. Bet es nezinu, droši vien tāpat laikā ir diezgan daudz tajā laikā arī bija tādu, kuriem īstenībā pat nebija sava viedokļa. Ļoti labi, man atkal tāda tīri emocionāla sajūta ir folkloras festivāls Baltika 88. Pirmo reizi ielās sarkanbalti sarkanie karogi Latvijā. Lielā skaitā. Asaras acīs, ielas malās cilvēki asaras acīs. Un pasākums ir, tas gājiens ir beidzies, un tad iznāk iet Vecrīgai apkārt un tālāk tur gar staciju, un pilnīgi cita pasaule. Neviens cilvēks nav neredzējis, nezina kaut ko. Un, atsakot, tajā pat laikā, tajā pat brīdī ļoti tuvu visi ir bijuši, bet tomēr nav bijuši klāt. Arī tā. Jā. Igauņu dzejnieks Artūrs Aliksārs, būdams sēdējis 7 gadus Lēģerī, viņš uzrakstīja dzejoli, ka gūsteknis ir brīvs. Un kāpēc? Tā ir psiholoģiska problēma. Es domāju, ka brīvība tas nozīmē darbs. Un nevar pierast pie brīvības, un nevar sākt domāt, ka tas ir kaut kas varbūt pašsaprotams. Un mēs to redzam, ka tas nekādā ziņā nav pašsaprotams. Bet tas nenozīmē, ka no ārējā viedokļa, no ārējās mums jābēdās, bet es domāju, cik mēs paši esam sevī brīvi. Un tā bija tā atbilde, kāpēc tas tā notiek. Jo ieslodzītais, protams, viņš vairs nedomā. Viņam visu domā, pienes vai sargs iedot pa tauri, vai viņš tur sēž kaut ko dara. Viņam nav jādomā vairs par sevi, vai viņš var elpot vai iemācīties būt brīvs sevī un tā tālāk. Par to, ko pieminēja mazlietiņ arī, kā bija un kā varbūt tagad ir kaut ko mainīt, kaut kādā veidā iedarboties uz valdību. Es ļoti daudz mēģināju iedarboties uz valdību. Būdams sakaros ar igauņiem, es sen jau redzēju, kas ir un ko nozīmē kultūra kapitāls. Man bija vairākas publikācijas dienā, kurās es strīdējos ar toreizējo kultūras ministru Jāni Dripi, nosaukdams viņu tiešām par kultūras nama direktoru, jo nekas nenotiek. Es atrados arī kultūras ministrijas žūrijā, kur mēs dalījām naudu, jo toreiz es strādāju Rakstnieku savienībā kopā ar Viktoru Avotiņu. Un mums bija jādala nauda, tā bija komisija, un tad pienāk tur, skatāmies, te ir muzikas, es kaut ko no muzikas saprotu, jo arī esmu mazliet tomēr studējis un tā, bet balets, es saku, par baletu, klausies, es varu pateikt tikai, jo augstāk balets, jo labāks balets, jā, ne? Un viņi saka, ko tu saki? Un tad es viņiem sāku stāstīt, ko darīt. Un tas bija ārprāts, cik tas bija grūti. Tad Dripa man rakstīja pretī. Nē, viņi ir baigi daudz izdarījuši. Viņi to izdarījuši. Tur tāpat nestāsti, gan jau būs.
Un tas prasīja milzu lielu darbu, nākt virsū, rakstīt. Nevajag tās vēstules kolektīvās, ir jāraksta individuāli. Es esmu pēdējā laikā vispār atteicies no parakstītām vēstulēm, kur ir vesels bars. Jo es atbildu par to, ko es tev saku. Ja tiklīdz tur ir vēl kādi cilvēki, tā atbildība mazinās. Liekas, ka būs spēks, 150,000 savāksim, tad būs spēks. To domā tikai Šlesers. Bet būtībā vienam cilvēkam ir spēks. Tas ir jautājums, kā tu argumentē, kā tu uzraksti. Tā kā, tā. Jā, es domāju arī, ka viens, ko es gribēju arī ar savu filmu, atgādināt un pateikt un vērst uzmanību, ka viens cilvēks patiesībā var izdarīt ļoti daudz, ja, un iekustināt lielas lietas. Un es domāju arī par to, kā tas laika rats griežās, kā viņš atgriežās, ja, vai kā viņš iet pa spirāli vai iet par apli. Ja. Mēs tagad to varam redzēt, ja, kā tā situācija ir izvērtusies ar mūsu kaimiņiem. Un tas ir arī tāds liels jautājums mums. Un man tā gribās... Es tā vienmēr domāju, ka mēs arī tas mūsu gājiens uz labklājību, bet man liekas, ka vajadzētu nodefinēt, kas priekš mums, latviešiem, ir labklājība. Kas tas ir? Mēs, maza tauta, atrodoties tur, kur mēs atrodamies, starp dažādiem kaimiņiem, ja, un kas mēs esam? Ja mēs tā sev definējam kā nacionāla valsts, kā valsts priekš latviešiem, latviešu valsts, ja, un man ļoti patīk tas Brūvera dzejols, kas ir manā filmā, ja, kur pasaulē visdrošāk? Dzimtenē, savā tautā, ja, un man tā šķiet, ka mums vajadzētu ļoti padomāt par to, kas saglabā to, ka mēs esam nacionāla valsts. Un man liekas, ka tā atbilde ir tikai viena un caur, ka tā ir kultūra. Tā ir kultūra, kas tur visus kopā, kas visus apvieno valodu un kultūru. Un tas un arī par to, ka viens cilvēks var izdarīt daudz, ja, kā jau saka, iekustināt lietas. Un no kā tu vari baidīties? No kā? Uz ko man jāsaka? Klausoties Nulleri Iles atbildē, man ir kāds jautājums, ko es tev jau minēju pirms sarunas, ko es tev gribu pavaicāt, un varbūt šeit to ir vietā pavaicāt, ir par ebreju kopienas, par ebreju inteliģences iesaistu notikumos to brīdi, un es domāju, visiem ir skaidrs, ka mēs esam satraukti un sakojam līdz, kas notiek arī šobrīd. Es varbūt negribu vilkt tagad tajā iekšā, bet, jā, tas ir būtisks jautājums arī par atmodas periodu. Es tieši domāju, ka zīmīgi, ka Ita Kozakēviča bija poliete, viņai bija svarīga arī nacionāla poļu kultūra, viņa saprata, ka viņa dzīvo šeit, viņa nepazaudēja savas saknes poļu, dzīvojot arī, cerot uz brīvu Latviju. Patiesībā tas Gorbačova laiks un 89. jau gads ir, kad, teiksim, ebreju kopiena, viņi sapulcējas, savāc kopā visus tos, kas ir izdzīvojuši, kas bija izdzīvojuši, tur nometnēs, piemēram. Bet tieši sanāk nevis tur padomju pilsoņi, kur ir cietuši no fašisma, bet viņi sanāk kopā kā ebreju kopiena, ebreju kori, sanāk kopā, tur pieminēt tos, kuru vairs nav, bet arī satikties un runāt, un tur gatavojas tāds izdevums. Pirms tam viss tā darbība notiek samizdatā, kur arī vajadzēja nenormālo drosmi. Davids Zilbermans, kas rakstīja, piemēram, par Žanu Lipki un par citiem grāmatas un izglābtiem ebrejiem, viņam bija jādomā, kurš aiz sienas dzird, ka viņš klabina to rakstāmašīnu, tāpēc, ka, protams, viņš taisa samizdatā daudz kopijas tām grāmatām un tikai padeva par rokām. Un tad pēkšņi 80. gadi un var jau atklāti vākties kopā. Ko viņi dara pirmais? Organizē skolu.
vienmēr sakot, tas Mariks Vulfsons iesaistās. Mariks Vulfsons, kurš tobrīd ir Latvijas Lāčplēsis. Es vienkārši domāju par to, ka tas, ka Latvija cīnās un latvieši par neatkarību, ir tie, kas cīnās viņiem līdzās. Un tās ir arī poļi un ebreji. Es Izrēlē pa laikam satiku tādus gados Latvijas ebrejs, kur man nāca klāt un teica, ja viņi uznākas no Rīgas un teica, mēs nobalsojam par to Jūsu tautas frontu un tā mēs aizbraucām. Jo vienmēr sakot, katram tas ceļš ir bijis savādāks. Un, man šķiet, ka tas ir būtiski ka tur arī tas nebija viegli. Es vienkārši domāju, ka ebreju kopienai iespējams, ka bija vairāk pieredze cīnīties par kaut ko pret lielu pretestību arī padomu laikā, piemēram, par pieminekli Rumbulā. Kādas tur bija vēstules, tik nebija jāraksta, kā tur bija jāpierāda, kā bija jāskaidro. Un, ja kāds ir bijis, tad tur ir tas padomu laika piemineklis, kurā tas uzraksts ir īdišā. Tu nevari rakstīt, ka tie ir ebreji, bet tas piemineklis ir īdišā. Es vienkārši par to, ka tas tomēr ir, tas bija ļoti nozīmīgs tāds process vispār. Jā, es nezinu, par to, kas notiek šobrīd, es domāju, runāt nav jēgas. Jā, un vēl viens jautājums, jo mēs tuvojamies, tas laiks strauji tekā smilšu pulkstenī, un jūsu teiktais man šķiet ārkārtīgi vērtīgi, tāpēc es vēlētos vēl uzdot jautājumu Valdim par topošo pētījumu par folkloras kustību vēsturi Latvijā, un tas taču neatiec tikai uz latviešu folkloras kustībām vien. Šeit arī tā saikne būtu meklējama, un Facebook lapā tas ir tik brīnišķīgi, ka var sakot līdzi dažādiem datiem, fotogrāfijām, notikumiem, idejām, ko pētnieki veic, un tas pilnīgi noteikti izgaismo un sasaucas gan ar šo izstādi, gan, protams, arī ar apskatīto laika periodu. Kas varbūt ir tas, kas mūs sagaida, un kādi ir kas ir tas pētījuma lauks un plānotie rezultāti drīzāk tā? Uz ko jūs virzaties kopā kā pētnieku grupa? Interesanti ir tas, ka ir jāpaiet zināmam laikam, lai varētu sākt pētīt. Nevar uzreiz. Šobrīd tas ir noticis, un jau pusotru gadu tātad Literatūras folkloras mākslas institūtā ir grupa, kas pēta folkloras kustību Latvijā tātad, no 78. gada līdz 91. Un tur šobrīd ir tas brīdis, kad tiek vākti materiāli. Jau lielākoties ir savākti interviju veidā, ļoti daudz raksti savākti, arī citādi veida materiāli ir top arī pirmās publikācijas, un viena no tām tūlīt būs, es ceru, ka novembrī. Sekojiet līdz, izdevniecība Lauska publicēs grāmatu Prūšos manas kājas autas, grupas Rasa mantojums. Tā ir faktiski manis vadītā grupa, kur savulaik 88. gadā mēs bijām izveidojuši tādu prūšu dziesmu programmu, un Latvijas kultūras fonds, ko vadīja Imants Ziedonis, kur Ramona Umblija bija fonda laikam, priekšsēdētāja vietniece un tā. Un tad grupa Rasa tur bija viens no šī fonda, tā sakot, projektiem. Un kāpēc tajā brīdī bija vajadzīga tāda programma? Jo prūši tika pasniegti tajā programmā kā tauta mums radniecīga. Tepat netālu dzīvojas tauta, bet kura ārējās ļaunas varas iespaidā ir zudusi. Un kontekstā, protams, ka visi to attiecināja uz latviešiem, un bija skaidrs, ka tātad programma ir būtībā par latviešiem, nevis par prūšiem. Tas tāda 100 lapušu grāmata ar 60 fotogrāfijām. Viņai tūlīt kaut, jau makats ir gatavs, tā tad atliek tikai tur. Un arī ieraksts vēl norekonstruēts 90. gada radio ieraksts, kur tā programma ir skanējusi. Un tātad tas ir. Bet ir konferencēs arī izrādās, ka tādi pētījumi
kāpēc par konferencēm runāju. Es pats biju divās konferencēs, vienā nesen pavisam otra bija vasarā, kur par līdzīgu tēmu, ļoti līdzīga ievirze ir, teiksim, Vidus Eiropā, Austrum Eiropā šādi pētījumi notiek. Vienkārši tā ir aktualitāte, kas ne tikai Latvijā ir, bet kas diezgan daudzās Eiropas vietās ir. Čehi, piemēram, ļoti aktīvi pēta Vācijā, citās Balkānu zemēs arī šādi pētījumi notiek. Jo izrādās, tas bija viens no tiem avotiem, pateicoties kuram vispār izdevās vienu daļu kultūras renovēt, atjaunot, jo padomju laikā bija diezgan daudzas lietas piedzīvoja kultūras degradāciju. Folkloras kustība palīdzēja vismaz daļu no tās degradācijas atjaunot atpakaļ. Un, tas, man liekas, bija tas lielākais pienesums. Jā, Vald, man tāds jautājums, klausoties jūsos, sakiet, kurā gadā, piemēram, ja tā varētu teikt, nāca modē folkloras grupas vai tā kā atjaunojās, vai tas tomēr bija? Bija viens simbolisks notikums, un tas bija 1978. gadā, kad pēc folkloras ekspedīcijas, ko Zinātņu akadēmija bija rīkojusi, bija uzrīkots arī teicēju koncerts, bija vairāki ansambļi, un Dailes teātrī tas notika, pat uzceltajā, un pēc tā koncerta bija paziņots, ka vairs ekspedīciju nebūs, un tajā brīdī pēkšņi bija sprādziens, Knuts Skujenieks, citi vienkārši rakstīja, kā tā, mēs tikko dzirdējām, ka ir brīnišķīgi vēl dzīva tā folklora ir un kā tā vairs nebūs ekspedīcija. Un tas bija tas impulss, 78. gads. Tas gan nenozīmē, ka uzreiz bija teiksim, folkloras kustība sāka veidoties, bet 79. gadā, piemēram, skandinieki sāka jau darboties tādā autentiskā manērā. 80. gadā jau bija kādi 11 folkloras ansambļi, 81. gadā Jurjānu Andreja 125 gadu jubileja pēkšņi folkloras ansambļu skaits uzsprāga, burtiski tur bija gada laikā, tur 10-kārtīgi palielinājās. Un, protams, Krišjāņa barona jubileja jau 85. gadā tur jau bija tāds diezgan liels pacēlums, un visaugstākais punkts tai folkloras kustībai bija 88. gadā ar festivālu Baltika, kurā faktiski bija liela cīņa starp to tautisko folklorismu, kas bija uz skatuves, un folkloras kustība, kur tika teikts, bet ne jau uz skatuves folklorai jābūt, bet folklorai jābūt dzīvai, katram pašam. Un tur tā cīņa uzvarēja. Man par kino tieši arī ir piebildi, jo mans izpētes objekts šobrīd ir Gunārs Piesis, par kuras diezgan aktīvi pētu un rakstu, un šobrīd īpaši darbojos ar viņu filmu Pūt vējiņu, un saistībā ar Sergeju Paradžānova filmu Aizmirsto senču ēnas, tur ir ļoti interesantas kopsakarības, un Pieša filma, tātad 1973. gadā, un tur ir soitu sievas šajos kāzu rituālos, un 81. gadā skandinieki ir laikmetu griežos. Viņš ir viens no tiem režisoriem, kuriem ir ārkārtīgi būtiski folkloras materiāli iekļaut un ar to strādāt. Un, jā, tas nav tikai par kolorītu vienu. Jā, tāpēc es tieši domāju, Valdi, jūsos klausoties par tām folkloras kopām, jo arī tas 88. gads un tas gājiens, ja, un tas, kā tas, un tās sievas un dēli tajos tautstērpos un sievas tajās smagajās rotās likās, no kurienes viņi ir izlīduši, ja pēkšņi tik bagāti un stalti, ja, ka tas jau arī bija, tas jau bija pēc radošo, ja, plēnumu, tas bija augusts kaut kāds vai pirms. Nē, tas bija jūlija 7. līdz, no 13. līdz kaut kādam 16. jūlijam. Tas bija diezgan drīz mēnesis. Bija pagājis no plēnuma. Jā, jo arī cik dīvaini, es vēl tieši iedomājos par visu to etnogrāfiju un tautas, pētot arī kaut kādu nesen interesi sanāca par Džēmas Kulmu, un arī tas, ka viņai tās gleznas, tās, kā saka, dziļos padomu laikos, ja, gleznotās tās Latviju sievas tautas tērpos un viss tās saktas un seģenes, un ka tas,
kaut kur tas mūsos tik dziļi sēž, un es tieši domāju, kad kā tieši tāda folkloras grupu atkal kustība tas atsāk. Īstenībā, te mēs Knuts Skujenieku pieminējām, es arī viņu gribētu šeit, un ne tikai viņu pieminēt, jo viņš arī bija viens no folkloras kustības būtībā tādiem, neteiksim sācējiem, bet ļoti nozīmīga viņa vieta bija. Kaut vai ar to, ka viņš piedalījās pats skandiniekos ar bērniem, braukāja līdzi un priekšlasījumus tādus lasīja. Tālāk sadarbībā ar Andri Slapiņu tapa filma Skolām gadskārtu dziesmas latviešu folklora, kur manis vadītais saviešu ansamblis darbojās. Un šitan Andris Slapiņš, ja mēs runājam arī par kino režisoriem, ļoti nozīmīga viņa vieta bija. Ar Knutu mēs arī strādāju toreiz radio pirms Avota. Un tad mēs ar Knutu izdomājām un uztaisījām Tautu balsis dziesmās. Tas bija tāds raidījums, kurā mēs demonstrējām visādu tautas dziesmas, bija atzējojumi, bija Knuta vienmēr īsi ievads. Tas bija apbrīnājumi arī, kā Knuts to darīja. Mēs sēžam, tur runājam, kaut ko ieraujam, dzeram, un pēkšņi tagad es izvalku toreiz bija tie aparāti, kā jau tagad vai neiespiež to bantēs. Un uzreiz viņš ir tā kā skaidrs stikliņš un saka, bet mēs izlaidām arī nerātnās dainas. Un tad mums bija liels skandāls, lielāks nekā tagad. Jo man bija tā, ka mēs, Knuts arī pakomentēja, viņš arī ļoti filozofiski to, tās ir ļoti filozofiskas dziesmas vispār. Un lasīja, man liekas, ka Paukšs vai Akvelīna, es neatceros, vienu no aktieriem, un tad mēs saņēmām vēstules nemitīgi. Un tad bija skolotājs rakstīja, ka vairs ne Skujenieka, ne Godiņa dzejoļus nelasīs, ka latviešu tauta nav ņēmusi tādus vārdus mutē un tā tālāk. Bet tas bija tā nerātnās, bet mums bija visas, tur Azerbaidžānu, tur Somu, tur Igauņu, tur Lietuvieši, tur visas tautas dziesmas. Tā kā Knuts, un patiesi, kas tad vēl varēja prezentēt, teiksim, to valsti, vai ne? Tā bija mūsu folklora. Jo kristietība to nevarēja izdarīt. Vai ne? Un to var izdarīt tikai no tā, ko mēs esam nākuši no kurienes. Tā kā pagānismam ir ļoti liela nozīme. Jā, es arī par to domāju, par baznīcas un to attiecībām. Mūsu auditorijā, tas, ko es domāju arī šīs izstādes sakarā, ka faktiski mākslas zinātne un kuratori ir bijuši tie, un mums te klātesoši ir daudz kuratoru, un es vēlētos dot iespēju jums uzdot kādu jautājumu, un arī kino pētniecības un kritikas pārstāvi mums šeit ir. Jā, domājot arī par šo izstādi un šo laiku, ka mūra krišana iezīmē to laiku, ka mēs varam sākt runāt par laikmetīgo mākslu, laikmetīgo literatūru, vai mēs varētu arī domāt par tādas laikmetīgās kultūras sākotni Latvijā. Tas būtu tāds jautājums. Man, literatūras zinātnē, cik es esmu saskāries, 80. gadu otrā puse tiešām iezīmē tādu pārēju uz laikmetīgo literatūru, jo tātad ir autori, kas ir mūsu vidū un joprojām raksta. Tas ir viens no tiem nosacījumiem, kā mēs varam definēt to, kas ir laikmetīgs literatūrā. Es domāju, ka mākslā noteikti ir līdzīgi. Jā, varbūt kāds jautājums no auditorijas, no klātesošajiem. Tas nebūs tik daudz jautājums, kā drīzāk tāda pievienošanās sarunai. Man ļoti likās svarīgi tas, ko pateica Guntars par to individuālo atbildību, nevis par kolektīvu atbildību, jo visas sarunas gaitā tagad šovakar man visu laiku ir jādomā par to, kas notiek tagad. Par to, kā mums ir tagad, kad Latvija ir pirmrindniece visos vissliktākajos rādītājos Eiropā. Jā, tiešām top daudz dažādas vēstules ar parakstiem, bet manuprāt, ka var ļoti daudz ko izdarīt,
teiksim, nevis veidojot to, kas tagad ir ļoti modē, komisijas, apspriež dažādas stratēģijas, izstrādā programmas, cilvēki nemitīgi pulcējās un pavada stundām laiku, sistemātiski, regulāri, vai ik nedēļas tikšanās, tādas, tā kā tāda nemitīga gaisa tricināšana notiek bez rezultātiem. Un tas arī kultūras nozarē notiek. Visās nozarēs tas notiek. Un tik un tā virzība nekāda nenotiek. Un, manuprāt, tieši šie te kolektīvie risinājumi, no vienas puses viņi ir vajadzīgi, tā ir tā demokrātija, bet viņi noņem to individuālo atbildību un tā kā visi kopā lēmām, bet un kurš tad darīs, kurš tad pieņems lēmumu, tā kā tas viss aiziet tā kā nebūtībā, tukšumā, tas, ar ko mēs nodarbojamies bieži vien. Un es domāju, ka, man liekas, mēs tā kā pārāk maz no politiķiem prasam tieši to individuālo atbildību. Viņi arī var tā kā atrunāties, jo komisija lēma un tā tālāk. Un tieši pievēršoties šīs dienas ekonomiskai, politiskai atbildībai, ko jūs varētu, ko jūs ieteiktu darīt? Jo, man liekas, mēs tiešām esam diezgan lielā bedrē. Viens tāds labs piemērs. Un, ziniet, tas bija pirms vairākiem gadiem. Tad vēl arī strādāju Rakstnieku savienībā un bija 100 gade Zviedrijas Rakstnieku savienībai. Mums jau veidojās starptautiski sakari un viss bija ļoti jauki. Bet vienu dienu Zviedri saprata, ka kaut kāda tuneļbāne taisīs no metro, un tur vajadzēja izrakt kaut kādu ielu un izjaukt tur ļoti tādu nozīmīgu arhitektūru. Un, protams, ka pret to visu sacēlās Zviedrijas Rakstnieku savienība un iesaistīja arī citas Rakstnieku savienības. Un arī vajadzēja parakstīt tos parakstus un tā tālāk. Bet nekas nemainījās. Un tad, ko darīja? Astrīda Lindgrēna pateica, ak tā, jūs tomēr nepiekāpsieties, tad es izņemšu visas grāmatas no bibliotekām. Un tad visu atlika atpakaļ. Kas pietrūks? Tā ir personība, teiksim, spēka. Un Astrīda bija tā, kas viena pati vinnēja visus tos Rakstnieku savienības Eiropas. Vai ne? Un tad uzklausīja karalis, jo tur bija pat karaļu nams iesaistīts. Un tas bija tiešām tāds unikāls. Visu Latvijas Rakstnieku savienību parakstīja, Igaunijas rakstnieku parakstīja. Tāda cīņa pret tādu arhitektūras izjaukšanu Stokholmā. Jā, to es atceros, jā, ļoti. Un turpinot to individuālu vai kolektīvo jautājumu, man prātā ir viens stāsts par vikingu laika, tātad skandināvu priekštečiem, ka viņiem tur kara darbība, tur tagad saņem vienu, saka, kas jums ir tagad šitan te priekšnieks, kas ir vadonis? Es esmu vadonis. Labi, tagad tur ar viņu tur izrīkojas, tagad saķer nākošo. Es esmu vadonis, arī izrādās, visi ir vadoņi. Tātad tas ir viens pols, un otrs pols ir atkal debešķīgais valdnieks, un valdnieka griba ir likums. Lūk, un tā ir vienkārši orientācija, uz kuru pusi cilvēki orientējas, uz kādu sabiedrību, individu. Man tā šķiet, ka tas kaut kā šis laiks vispār mums katram, man liekas, liek tā kā sajusties vai uzdot sev jautājumu vai kā, vai piedalīties tajā, kas saucās nacionālās drošības jautājums. Es domāju, nacionālās drošības jautājums, patiešām, jo man liekas, ka mēs atkal esam baigās sprukās, ka mēs esam tajā milzīgajā, globālajā, lielajā pasaulē,
dažādos viedokļos, un tā mēs cenšamies sev mērīt un tā kā kaut kā. Jā, bet man liekas, ka ļoti svarīgi ir patiešām, ka mums tomēr ir jāturās pie tās savas kultūras, pie savas valodas, un katram vairāk ir jājautā, ko es varu dot, ko es konkrēti varu dot, ko es varu darīt tā labā. Jo man liekas, tas ir tāds mūsu tiešām nacionālās drošības jautājums, jo mēs arī dzīvojot tagad savā valstī, savā teritorijā, mums arī tomēr ir tādi draudi izšķīst un paplēnēt. Un kaut kā tā, man liekas. Sauklis kaut brīvā Latvijā, kaut pastelās, bet brīvā Latvijā viņš skanēja labi dziesmotās revolūcijas laikā, bet tas, kā mēs šobrīd dzīvojam, ir arī samaksa par to. Kādā situācijā bija cilvēks ciet no psihiskām saslimšanām, pašnāvību vilnas 90. Visas tās sievietes, kas strādāja 4 darbos, lai par kaut kādā veidā pabarotu bērnus, alimentu, kuru nebija visādu iemeslu dēļ. Tas sociālais, vispār tas nabadzības un trauksmes un traumas līmenis, par to ik pa laikam, protams, tiek runāts, bet tā cena, ko samaksāja Latvijas iedzīvotāji, tie cilvēki, kas tagad ar mums kopā dzīvo, balso, tie jau ir šo cilvēku bērni, vai dažos gadījumos mazbērni. Es vienkārši par to, ka te man liekas, izstādē ļoti labi var redzēt arī par visiem tiem samainītiem vāciņiem, un raitas būs cirpējumi. Tur pusi no tiem plakātiem var likt tagad vienkārši stāvēt pie Saeimas, ja ir sīka vaļa vai ne, individuāli, kā mēs sapratām protestā. Tāpēc man šķiet, ka domājot par to pacēlumu, kas bija arī tas nacionālais pacēlums, ir jāsaprot arī, ko nozīmē tas, ka viena sistēma salūst un nav nekāda tā sociālā spilvena, un ļoti bieži nav arī atbildības vai solidaritātes vai tā biedra pleca vienam pret otru. Un tas, ko mēs Latvijā redzējām tagad, kad Ukrainā sākās karš, pirms tam arī Baltkrievijas gadījumā, Ukrainā ir iebrukusi Krievija, un mēs visi, vienalga, kurā tu tur esi politiskajā spektrā, vai varbūt esi spektrā, ka tu vienkārši nepiedalies par sabiedriskos pasākumos. Cilvēki organizējās un ļoti lielā ātrumā saprata, kur var nosūtīt, kur dabūt zāles. Man pazīstama medmāsa aizbrauc uz Ukrainas fronti. Vienkārši tu redz, ka cilvēki vienkārši saprot, ka tas ir tas īstais brīdis, ka mēs varam beigt ķēngāt viens otru un kaut ko darīt jēdzīgu. Lūk, tāpēc man ir cerība. Man šķiet, ka viss ir daudz labāk nekā jebkad ir bijis. Viss ir daudz labāk nekā ir bijis kaut kādas 2, 3, kaut kādus, iesaukums atpakaļ Saeimā. Es ceru, ka korupcijas līmenis ir daudz zemāks nekā Latvijā ir bijis. Es gribu cerēt pirms tam. Tāpēc es neiešu tajā deprīgajā, ka mums esam visi. Varbūt vienkārši visi citi ir vēl ir tādi bijuši naskāki un labāki par mums, bet ja paskatās apkārt, man liekas, cilvēki dzīvo, varbūt ne šobrīd ar 20% inflāciju, bet vispār pirms Ukrainas kara tomēr dzīvo labāk nekā tas bija 90. Vienkārši visi tad bija jauni, skaisti un bohēmisti, un tāpēc gribas atcerēties to 90. ka mums bija tikai tie kartupeļi un nekā cita nebija, bet kādu kino rādīja, vai ne? Jā, gatavojoties šai sarunai, patiesībā es runāju par tām dažām atmiņām, kas saistās ar 80. gadu beigām, bet 90. gadi manā atmiņā ir iekalti ļoti sīvi. Un paldies tev, ka tu minēji šo realitāti. Es nevaru to atraut ar to, kas seko pēc tam. Un tas nebija viegli. Bet varbūt arī tā atbildot uz jautājumu,
kādu brīdi, kā students strādāju mazākumtautību skolā par kultūras vēstures un mākslas vēstures skolotāju. Tie bija interesanti 5 gadi, un tie bija tiešām dažādi jaunieši no dažādām kultūrām, kuri runāja krievu valodā, bet mani priekšmeti notika latviešu valodā. Tad jau bija notikušas šīs izmaiņas, un jā, tad kādā no tādām spraigām diskusijām viens no skolēniem man teica, un ko tad jūs darāt lietas labā? Un es teicu, es mācu jūs. Tas ir tā kā tas iesaistes moments, ka es šos nepatīkamos jautājumus uzdodu, un mēs par tiem runājam, un ejam uz izstādēm, un raugamies. Nu, es piekrītu, jā, tā individuālā darba nozīme ir tiešām, un iesaistes nozīme ir būtiska. Paldies jums visiem! Ir jūtams, ka mūs jau dzen laukā. Jā, tāds brīdinājums jau bija. Tā kā paldies. Jā. Paldies tiešām par sarunu. Un paldies, ka mūs klausījāties. Paldies.